Daugavpils kultūras namā norisinājās ikgadējais tautas deju kolektīvu ziemas sadances veco jauno gadu sagaidot. Šī gada ziemas sadances pirmo reizi pulcēja 13 deju kolektīvus. Jauno sezonu līksmi uzsāka ne tikai 6 Daugavpils novada kolektīvi, bet arī ciemiņi no Jēkabpils, Ilūgstes, Izveltes, Krāslavas un Salas novada. Vaboli mēs esam nosaukuši par tautas muzikantu galvaspilsētu, bet tagad jau laikam arī būs jāsauc par tautas dejotāju galvaspilsētu, vismaz Daugavpils novadā. Jo jau gandrīz katru mēnesi mums notiek kāds ar tautas dejām saistīts pasākums, bet tas, kas šodien notiek, tas ir ziemas sadancis veco jauno gadu sagaidot, kas jau notiek vismaz 3. gadu. Tradicionāli pirms koncerta dejotāji izkustināja kājas sporta sacensībās. Dažādās jautrās disciplīnās deju kolektīvi, kā arī pērnā gada līderi Līksnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs Daugaviņa cīnījās par ziemas sadanču ceļojošo kausu. Pēc 3 stundu spraigām sportiskām aktivitātēm par prieku skatītājiem dejotāji steidz uzstāties koncertā un gaidīt sporta rezultātus. Kolektīvi uzstājās gan ar jau zināmām dejām, gan jaunievedumiem no šogad gaidāmajiem vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Pēc krāšņā koncerta Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza deju kolektīviem un to vadītājiem pateicās par piedalīšanos ziemas sadancī. Ar diplomiem un piemiņas kausiem tika apbalvoti sporta disciplīnu uzvarētāji. Sacensību kopvērtējumā 3. vietu ieguva Ilūgstes 1. vidusskolas jauniešu deju kolektīvs Ance, 2. vietu Daugavpils novada kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Līksme, savukārt 1. vietu un ceļojošo kausu 2. gadu pēc kārtas māju pārveda Līksnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs Daugaviņa.